Sveiciens jums visiem, tā esmu es Regīna, un šis ir Kafijas sarunas ar eņģeļiem ieraksts. Jau jūlija mēnesī mēs esam iesoļojuši, iegājuši, peldējuši un kādā citādā veidā nonākuši līdz otrā gada puses sākumam. Un šis gads šķiet ir pagājis ātrāk nekā jebkurš iepriekšējais pirmais pusgads, un man tāda sajūta, ka droši vien arī otrais pusgads paies ļoti ātri. Nākošais sarunas ar eņģeļiem ieraksts notiks droši vien jau manās jaunajās mājās. Esmu sakrāsojusi sienas un gaidu vēl pēdējo tādus darbus, kad tiks izdarīti tādus kā, piemēram, plauktiņi pielikti un palodzes un šādi pabeigti. Tādi darbi, kas pabeidz visu, lai visam tā smuki izskatīties. Tas šī gada lielākais notikums manā dzīvē šeit ir, un jaunas mājvietas un jauns sākums visam kam, tāda arī tā sajūta ir, un šajā laikā, ko man gribas atgādināt mums visiem, man izskatot, ir tam, cik ļoti liela nozīme ir tam, ko mēs sakām, ko mēs runājam un ko mēs domājam. Cik ļoti liela nozīme ir vārdiem, kurus mēs sakām. Gan tad, kad mēs darām to domās pie sevis, kad mums notiek galvā tā saruna vai nu pašiem ar sevi, vai ar kādu citu, vai ar eņģeļiem, gan, kad notiek šī saruna mums ar kādu cilvēku vai cilvēkiem, vai nu vienkārši sarunas veidā, vai mēs sniedzam kādu lekciju, vai nodarbību, vai mācam kaut ko, ne tikai vienam cilvēkam, bet grupai cilvēku. Un arī tad, kad mēs izsakām vēlmes, to, ko mēs vēlamies, tad, kad mēs runājamies ar eņģeļiem un vaicājam eņģeļiem pēc palīdzības, ļoti, ļoti svarīgi ir tas, kādus mēs vārdus izvēlamies. Un viena no manām pēdējo laiku pieredzēm dzīvē ir bijusi tāda, ka vienmēr patīk rakstīt dziļumāk, ko tad katra situācija nozīmē. Tīpaši tās situācijas, kuras izraisa mūsos tādas ļoti spēcīgas emocijas. Tās parasti ir tās situācijas, kurās ir svarīgi parakties dziļāk, kāpēc tādas emocijas izraisās un kā mēs esam šīs situācijas radījuši un ļāvuši tām būt mūsu dzīvē. Jo vairāk mēs apzināmies to, kas notiek un kā, tas, ko mēs darām, tas, ko mēs runājam, tas, ko mēs vienkārši pat domājam tikai, kā tas ietekmē un rada to, kāda tā mūsu dzīve pašlaik ir, jo vairāk mēs to saprotam un saredzam tās sakritības un to, kā viena doma ved pie nākošās un kā nākošā ved pie vēl nākošās. Tas palīdz mums veikt izvēli, domu, vārdu, tālāk novilkt pie rīcības, izvēli, kas ir apzināta. Tā, ka mēs ne tikai darām kaut ko darīšanas pēc, vai darām tāpēc, ka mēs nezinām, kā to vēl labāk vai savādāk izdarīt, bet ka mēs zinām skaidri un gaiši,
kad, ok, šajā situācijā es domāju to, vai koncentrējos uz to, vai teicu to, vai darīju to, un tāds bija rezultāts, un man patīk rezultāts, un tagad es pamēģināšu, kā tad es varu vēl šo padarīt vēl labāku, lieliskāku un produktīvāku, un darīšu tāpat, un vēl pielikšu klāt kaut ko, kaut ko vēl, katrā situācijā tas būs savādāk, bet ar to domu, kā to padarīt vēl labāku un vēl, kā darīt kaut ko vēl labāk nekā senāk, agrāk, lai panāktu vēl labāku nekā senāk rezultātu. Varbūt tas rezultāts notiksies un parādīsies uzreiz, varbūt paies diena, 2, nedēļa, 2, mēnesis, 2 mēneši vai vairāki. Un tas arī parasti jau ir arī tas, ko mēs šajos ierakstos arī darām ar Eņģeļu palīdzību, ar šīm kārtiņām, tās situācijas, kuras parasti izvelkas, par kurām kārtiņas runā, tās parasti ir tās, kas vērš mūsu uzmanību uz kaut ko vairāk. Un tas savukārt, es tā ceru, ka tas palīdz jums ikdienā arī apzināt vairāk un apzināties to situācijas būtību, tādu dziļāko būtību, un palīdz veikt to izvēli no tādas apzinātākas vietas, apzinātākas enerģijas. Un tas parasti, tas dod tādu to, tas pastiprina vienkārši to, kas jau mūsos ir, to mūsu iekšējo spēku. Situāciju, ko es minēju, pastāstīšu vēl par to rakšanos dziļāk. Es jau labu laiciņu, visībā pāris gadus jau uz nodarbībām, un pēdējā laikā šīs nodarbības ir bijušas uz dziedāšanas nodarbībām un privātām nodarbībām, privātas runājā, kā viņas sauc latviski. Un pēdējā laikā situācija tāda dīvaina vienmēr ir bijusi ar šo pasniedzēju. Viņa visas tādas pārmaiņas dzīvē notiek, un es pat vienreiz neizdarīju to, ko es teicu, ka es izdarīšu. Tāpēc vien, kā mums turpināja krāties šīs nodarbības tādas, kad es izdarīju savu daļu, mēs apmaiņu veicam, es viņai palīdzu ar visu kaut ko, esmu palīdzējusi un apmaiņās viņai nodarbības, un es palīdzēju, un nebija nodarbības, un es palīdzēju, un nebija nodarbības, un es palīdzēju, ja nebija nodarbības, un tā mums veseli 9 nodarbības sakrājušās bija. Un viņai bija vajadzēja palīdzību pārceļoties, pārcelās uz jaunām mājām, uz pagaidu mājām. Viņa deva savu vārdu solījumu. Ne tikai tā, ka, jā, es izdarīšu, bet es apsolu, es dodu to savu vārdu, es apsolu, mums būs 2 nodarbības nedēļā. Es jūnija mēnesi, un tad vēl cik ilgi vajadzēs, lai visas nodarbības iekavētās veikt. Un tagad es ienācu jūnija mēnesi, un solījumu nav turējis. Un mēs un melo un mānās, un viss mēģina izvairīties no savas daļas pildīšanas, un es neesmu tā, kas klusē, un saku visu, ko domāju, un tā es arī viņai esmu pateikusi visu, ko domāju. Bet tāpat laikā es paskatoties dziļāk sevī, domāju, ko tad es esmu piesaistījis tādu situāciju savā dzīvē, un tās pašas saknes tajās situācijās. Es zinu,
tāds atkārdinājums, ne, ir tajā, ka es dodu solījumus sev tādus, ko es pat skaļi neizsaku, bet es nodomāju pie sevis, savam ķermenim, savām domām, par visādām situācijām, un es parasti, lai vai cik dīvaini un ticama vai neticama tas izklausītos, bet tie solījumi, kurus es sev dodu, ir parasti tie, kurus es visbiežāk neizpildu. Un es cenšos izpildīt tos, un es parasti arī, kad es saku, es apsolu darīšu to, bet vispār kaut ko sakot. Tāpat ir arī bijis ar eņģeļraida ierakstiem. Es arī zinu, ka es esmu teikusi, būs ieraksti, un tad paiet daudz ilgāks laiks, nekā es esmu sākumā domājis, ka viņi būs. Bet tas arī viss piedod pie tās, nelapojos ar to, bet tajā dziļākā izpētē, sevis izpētē, es pilnībā varu saredzēt to, kā šī situācija ir man dziedāšanas pastāvē izveidojusies. Tā pakāpeniski man neizpildot vienu solījumu, ko es sev dodu, vai to vārdu, ko es sev dodu, vai tā doma, kas man ienāk prātā, ko es gribu darīt, vai domāju, ka darīšu, vai kas pasaku sev, ka es darīšu, vai pasaku jums par ierakstiem, ka es darīšu, un teicu, un tad paiet ilgāks laiks, vai kādreiz pat neizdaru sev, vai tāda, kas šķiet varbūt, ka pasauli negrāžas kopā, ka tas nenotiek, bet tāpat laikā tas viss krājās, es to neaizmirstu. Pilnībā esmu apzinos, ka es to neizdaru, bet kā tā situācija vienkārši man kā labi es to stāstu, tā skaidroju ir, ka tā saredzēšana, kā tad viena situācija un otra un viss, kā tās kopā rada to enerģiju tādu, kas piesaista manā dzīvē pašlaik piesaistīšu šo situāciju, ir par kādu citu cilvēku solījuma nepildīšanu. Solījuma, ko viņa deva man, nepildīšanu. Un arī to, un tā interesanti arī redzēt to, ka jo lielāk, ja tas solījums, ko mēs neesam pildījuši, piemēram, ņemot šo manu situāciju un vispārinot viņu. Ja solījums, ko mēs neesam pildījuši, vai kaut kas, ko mēs neesam izdarījuši, piemēram, vai kā mēs to darām. Ja tas ir tādas mazas, tādā, tas nav nekas tāds milzīgs skaistīts, nav tā, ka pasauli brauc kopā, bet tomēr tas ir kaut kas tāds maziņš, bet tik un tā. Mēs apzināmies to, un tad vēl kaut kas notiek tāds mazāks, bet viens maziņš, otrs maziņš, trešais maziņš, un tas paliek arvien lielāks un lielāks. Un, ja kaut kas liels tāds notiek, tad mēs droši vien saņemam to reakciju, tīri tā enerģētiski un ar tādu fiziskā pasaulē esošu situāciju daudz ātrāk. Bet, ja ir kaut kas tāds maziņš, tad tas pamazām tā krājas, un tad beidzot pienāk tas brīdis. Un kā man pieņemsim, tas tagad tā nodicies ir par 2 gadiem, jūs sakat, mēs 2 gadus mums tā apmaiņa ir notikusi, un visu laiku viss ir bijis ok. Un tikai tagad pēdējā laikā. Un es domāju, droši vien par 2 gadiem tas, ko es esmu darījis, kā es esmu rīkojusies, ka tas ir sakrājies tagad tik daudz, ka tas ir manifestējies tādā fiziskā formā, ka es to piedzīvoju pret sevi tagad.